Šodien raidījumā nūjošana, sportiskā aktivitāte visiem, zinātniski pierādītie produkti jūsu veselībai, tīrs gaiss un ūdens dzīvības pamats. Un tā šomēnes saulainā agra pavasara rītā instruktora vadībā sākās pirmā nūjošanas nodarbība dienas centrā Ābeļzieds, Dzirciema ielā 24. Kā redzam, uzsākt sportiskās aktivitātes var jebkurā vecumā. Šis gads ir Eiropas gads aktīvai novecošanai, un Rīgas domas labklājības departaments ir noslēdzis pakalpojumu līgumu ar Latvijas Tautas sporta asociāciju par nūjošanas nodarbībās visos Rīgas dienas centros pieaugušām personām. Kopumā visos centros tika novadītas 104 nūjošanas nodarbības profesionāli instruktoru pavadībā, tā kā būs iespēja visiem Rīgas iedzīvotājiem apgūt nūjošanas prasmi un pēc tam arī ikdienā paši nūjot un savu veselību uzturēt labās tādā veselības stāvoklī. Projekts tā kā ir jau no mārta 1. datuma līdz pat novembra beigām, tā kā visu gadu ir iespēja nūjot aktīvi visiem iedzīvotājiem. Uz šo pasākumu tiek aicināti visi Rīgas iedzīvotāji, neskatoties pēc uz viņa vecuma. Tā kā var droši nākt ne tikai dienas centra apmeklētāji, arī kaimiņi, draugi, visi, kam ir šāda vēlēšanās apgūt nūjošanu. Pamatā visas nodarbības ir rīta pusē no 10 līdz 11 vai no 11 līdz 12. Tad ir jāsazinās ar katru dienas centru, viņiem ir informācija. Un arī tieši par kur nūjos, cik ilgi nūjos. Šī informācija ir pieejama dienas centros, droši vajag zvanīt, jautāt, ja ir kādi jautājumi, un arī pieteikties uz nodarbību. Ja vēl pirms dažiem gadiem redzot staigājam cilvēkus ar nūjām rokās radās jautājums, kur tad palikušas slēpes, tad tagad šai fiziskajai aktivitātei ir jau konkrēts skaidrojums – nūjošana uzlabo veselību. Nūjošana tā ir soļošana, bet aktīva soļošana. Ja? Te piedalās rokas. Un tas rokas ar nūjam, kas dod mums slodzi uz organismu, uz visu ķermeni, izstrādā pareizi stāju mums, taisnu muguru, atbrīvo plecus, gurni mums strādā. Un tā strādāšana 90% strādā muskuļi mūsu organismā. Ja? Visus citus veidos viņi nav tik daudz iedarbināti. Kādu vecumu cilvēku var nodarboties ar nūjošanu? Vienalga kāds, tur robežas nav. Ja? Vislabāk, visoptimālāk, tas ir pēc 50, tas ir kolosāli vispār. Līdz 90, līdz 100, līdz 110, tas ir, tur robežas nav. Un tie, kuri strādā sēdošu darbu, neiet ne uz kādām nodarbībām, ne uz fitness centriem, tie ar datoriem, ar visiem šitiem jaunie cilvēki, 30-40 gadīgi, viņiem ir plecu daļa pilnīgi pārslogota, un viņi pie datoriem arī strādā pārslogoti, izējot svaigā gaisā, ieelpojot gaisu, un atslābināties viņam ļoti, ļoti tas ir veselīgi un ieteicams tiešām. Kādās daļās tiek iedalīta nodarbība? Nodarbība iedalīta iesildīšana, paša staigāšana. Tur iet arī laika staigāšana ir atpūta, elpošana, tur uz līdzsvarā vingrojumi, un pēc tam atkal pusstunda sanāk un atsildīšana. Un nodarbība ir beigta. Kādu attālumu būtu ieteicams veikt vienas nodarbības laikā? Mēs strādājam stundu, un tas atkarīgs no trenēšanas pakāpēs. Ja sākāt, kad nodarbības tikai cilvēks atnāk, viņš kaut kur var iziet 3 kilometri, 2,5. Ja vairāk mēs strādājam, kilometri pieaug. Ja? Ir nodarbības pusotras stundas, mēs staigājam 10 kilometriem. Ļoti mierīgi tai paša laikā. Viņiem jau ir trenēts, viņi jau grib, viņi dara to distanci. Ja? Tā kā tas atkarīgs no cilvēka, ja viņš pats var kontrolēt. Vai ir kādas saslimšanas, pie kurām tā teikt nedrīkst nodarboties? Nedrīkst nav tādu, bet tur jāskatās ļoti uzmanīgi, savu slodzi jādod. Tiem, kuri ir sirdslimnieki, diabetiķi, asmas slimniekiem, ir tur jāpievērš drusku uzmanību instruktoriem, savu nodarbību jāveda konkrēti. Ja? Un tāpēc pamatīgas instruktāžas par nūjošanas tehniku, kā pielāgot nūjas soļošanai un nelielas iesildīšanās jādodas ceļā. Kā jums patīk šī nodarbība?
Man ļoti patika. Es vispār pirmo reizi, bet par nojošanu jau es biju domājusi. Man tur mājas kaimiņieni staigāja, bet tad man nebija tāda iespēja, un tagad man vienkārši kolēģi teica, pirmo reizi, es saku, tad ir jānāk. Un mēs atnācām. Man ir ļoti slima mugura, bet tāda staigāšana man, es tur daudz locīties nevaru, un tā ārstējos citādāk, bet tagad es domāju, es regulāri nākšu. Pirmdienās noteikti, citās dienās grūti pateikt, bet būs jāiegādājās nojas. Par to sākat domāt? Jā, man jau sen, man vīrs visu laiku te mudina. Un vasarā aizbrauks uz dārstu, te jau nevarēs te nākt, un man tur ir kur staigāt. Ko jūs gribētu pateikt tiem, kas vēl nav sākuši nojot? Tik uz priekšu. Nāciet uz Ābeļdziedu, uz citām vietām, kur apgūsiet tās nojošanas pamattehniku, jo tas ir ļoti svarīgi, jo daudz staigā gluži nepareizi, jo svarīgi ir pareizi apgūt instruktoru vadībā šo te nojošanu, un tad tik uz priekšu, kaut gar jūras krastu vai pa mežu, tad var katrs to darīt individuāli vai grupiņās, bet galvenais ir iemācīties pareizi un tad tikai darīt. Lai uzlabotu veselību, nevienmēr uzreiz jāķers pie medikamentiem. To var darīt, lietojot speciālus pārtikas produktus, diētiskos produktus un uztura bagātinātājus. Tagad veikalu plauktos varam atrast daudz un dažādu veidu šādu produkciju, bet jautājums, vai ir zinātniski pierādīta tās efektivitāte? Bieži tā nav. Jau dažus gadus bijušajā Mežaparka vidusskolā darbojas Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūts. Šeit tiek veikti zinātniskie pētījumi, izstrādāti un ražoti arvien jauni produkti, izmantojot arī Latvijā audzētas izeivielas. Viens no virzieniem tā ir imunstimulēšana un tad organisma aizsargspēju stiprināšana. Es varu parādīt 3 produktus. Bez šaubām viens no tiem ir viens no labākiem produktiem, kuru sauc kumat. Ne visai latvisks nosaukums, bet pateikšu, kā mēs viņu to. Tas ir kurkuma, mārdadzis, ābols un zaļa tēja. Tad kopā sanāca kumat, tas ir patentēts produkts un šī ir marka aizsargāta. Tas ir dzēriens sausā veidā. Tātad šeit var pagatavot dzērienu, ļoti efektīvs produkts arī pie nopietnām slimībām. Tie, ka slimoja vai slimo pie visādiem hroniskiem iekaisuma procesiem. Produkts ļoti efektīvs, viņš ir populārs, un tagad mēs sākam reģistrēt 4 Eiropas Savienības valstīs. Tālāk viena no tām versijām šī produkta ir kumat antivīr, kuru mēs izgudrojam, lai cīnīties ar akūtām vīrusa respiratora slimībām, ieskaitot gripu. Šeit ir 4 paciņas un 2 dienu laikā, ticiet man, var diezgan nopietni palīdzēt sev, ja ir kaut kāda augstēšanas simptoma, tikai sākas, jāsaka dzert to produktu, viņš ļoti garšīgs, jāpagatavo karstu dzērienu. Ideāli, ja kombinēt šo produktu ar tādu neparastu produktu, jūs redziet ar nosaukumu saulīte, tas ir drogu produkts. Mēs izmantojam ķīniešu tehnoloģiju. Pirms 2 gadiem arī mēs ar kolēģiem pavadījām kādu laiku Ķīnā. Apguvam šo metodi. Šeit izskatās tā, kā šeit ir vienkārši tādas bumbiņas vai bolusi. Viņi garšīgs. Tad jāpēt vienu tādu bumbiņu, jāiedzer karstu tēju, vienkārši karstu ūdeni, un pēc pusstundas mēs sākam just kādu efektu. Un efekts krietni stiprāks nekā mēs tad pašas drogas, tā kā kumelītes, piparmētru, C vitamīnu, A vitamīnu, beta-glikānu no miežiem un medus, vienkārši gatavotu tēju. Produkts ir neparasts, ļoti efektīvs. Un tātad, ja iet runa, piemēram, par augstēšanas vai par gripu, ideāli kombinēt šo produktu. Viņš domā, tas saucamā simptomātiskais ārstēšanai, mazināt temperatūru, vai veicināt svīšanu, tad izvadīt visāda veida toksīnus un kopā ar šo. Tāda būtu ideāla kombinācija gripas gadījumos, ja vienkārši saaugstēšanas. Par Fitobalta ražotajiem produktiem varat interesēties visās Latvijas aptiekās.
Tos arī varat iegādāties veikaliņā Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljonā. Marta mēnesī 20% atlaide visiem produktiem. Gaisa un ūdens ir visas dzīvības pamats uz zemes. Bet nu jau gadiem ikdienā lietojot sadzīves ķīmiju, apkārtējā vide nemitīgi tiek piesārņota. Tā rezultātā paši vien ciešam. Cilvēki arvien vairāk slimo, pazeminās organisma imunitāte, arvien biežāk sastopamas alerģijas un ādas saslimšanas. Pirms vairāk kā 30 gadiem tika dibināta kompānija Sonet Vācijā. Šeit tiek ražoti mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi, kas saudzē dabas ūdens resursus. Biosadzīves ķīmijas ražotāju kompānijas Sonet iedvesmot, es jums gribu pastāstīt stāstu par ūdeni. Mēs paši cilvēki esam daudz ražojuši ķīmiskus produktus, un daudz nesadalīto gala produktu ir ūdenī. Un ūdens ap mums ir palicis nedzīvs. Viņš nav vairs tik labs. Ja jūs tagad dzerat vai ejat ūdenī, kas nav tik labs, jūs vairs neatjaunojaties un negūstat to dzirksti, kas ir tad, ja jūs lietojat, piemēram, avotu ūdeni vai labā dušā. Bet to, ko cilvēks pats ir sastrādājis, viņš pats var arī labot. Un tādēļ cilvēkam, lai to labotu, vajag dot ūdenim kaut ko labu pretīm. Un mēs to varam, ūdeni atdzīvinot. Ūdens sastāv, it kā mēs viņu redzam, viņš ir caurspīdīgs, bet patiesībā uz ūdens sastāv no daudz plāksnītēm, kas paralēli atrodas viena uz otras. Un to vienkārši, piemēram, mēs ar aci varam redzēt, ja mums ir mājās ūdens glāze, tikai viņai nevajadzētu būt liektām virsmām, un ja mēs radam bērzi pieskaroties ar roku, tad mēs varam gūt skaņu, bet tajā vietā, kur ūdens pieskaras stiklam, mēs redzam daudz mazas plāksnītes viena aiz otras. Un tādēļ, kad ūdenim ir šāda struktūra, viņā var dzīvot ritmi un dažādas struktūras. Un tas ūdeni var atdzīvināt, virpuļi. Un to mēs arī redzam, šo domu notvert var, piemēram, sniegpārsliņās un pētījumi, kas ir saistīti ar sasaldētu ūdeni un sniegpārsliņām, mums arī to pierāda. Un Sonet kompānija ražo bioloģisku sadzīves tīrīšanas līdzekļu, sadzīves ķīmiju. Bet kas ir būtiskākais, ka viņi šajos līdzekļos pievieno arī ritmu. Tas nozīmē, viņi pievieno speciāli ritmizētu substanci, jeb balzāmu. Var teikt, balzāmu ūdens dvēselē, un kas padara šos līdzekļus īpašs. Un plus ražošanā lietoto ūdeni, viņi laiž cauri 12 reizes virpuļu plūsmu. Tad izejot cauri 12 reizes virpuļu plūsmu, ūdens iegūst pavisam citu struktūru un tiek lietots ražojot ķīmiskos produktus. Kur tas ir labi? Tas ir labi mūsu videi. Tad, kad mēs tīram telpu, nav jau netīras tikai virsmas. Protams, ka mēs arī virsmas mums ir jānotīra. Bet gaiss ap mums šodien ir pavisam cits nekā viņš bija agrāk. Jo gaiss mūsu telpās ir ļoti pilns ar elektrisko magnētisko strāvojumu, starojumu, viļņiem. Un tie izdedzina gaisu, un gaiss kļūst nedzīvs, augsts. Tādējādi, lietojot šo sadzīves ķīmiju, mēs ne tikai notīram virsmas, bet mēs iedzīvinam, padaram tvirtu telpu, gaisu ap mums, padaram labu atmosfēru. Un tas ir būtiski cilvēkam, kas šais telpās strādās. Un reizē arī šie līdzekļi tālāk aizjot notekūdeņos, iedod impulsu, ka ūdens pats var tālāk turpināt savu atdzīvinošo darbību procesu. Un Sonet līdzekļi ir ļoti plašs klāsts, īpaši iesaku līdzekļu trauku mazgāšanai, virsmu tīrīšanai, veļas mazgāšanai. Un īpaši tiem cilvēkiem, kam ir alerģijas, ir neitrālā līnija. Sonet līdzekļos nav ķīmisku sastāvdaļu kā ķīmisku smaržvielu. Ir tikai nedaudz ēteriskās eļļas atsevišķiem produktiem. Neitrāla līnijā nav nemaz arī ēterisko eļļu piedevs. Mums ir ļoti labs arī virsmu tīrīšanas līdzeklis ar citronu skābi. Tas nozīmē, jūs dabūsiet spožus krānus, arī flīzītes un virsmas, kas varētu saturēt atkaļķojumu. Labi ir atkaļķotāji gan trauku mašīnām, gan virsmām, kur ir kaļķi. Ir arī tualetes tīrīšanas līdzeklis. Vairāk un precīzāk un ar visu plašo Sonet
sadzīves ķīmijas klāstu jūs varat iepazīties Veledes veikalos Brīvības ielā 302 un Baložu ielā 28, kā arī citos bio un eko veikalos Latvijā. Un produktu aprakstus un sīkāku informāciju varat lasīt arī internetā. Mūsu interneta adrese sonet.lv. Piedāvājums kurorta rehabilitācijas centrā Jaunķemeri Latvijā dzīvojošiem pensionāriem, maznodrošinātiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem, invalīdiem, politiski represētajiem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, bijušajiem geto ieslodzītajiem, kara un darba veterāniem, Černobiļas AS avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Cena no 20 latiem dienā. Piedāvājumā ietilpst 1 vieta 2-vietīgā numurā, 3-reizēja ēdināšana, medicīnisko pakalpojumu komplekss pēc Jaunķemeru ārsta nozīmējumu, minerālūdens vannas, dūņu aplikācijas, 4 kameru vai virpuļu vannas, ergoterapija, elektrodūņas, fizioterapija zālē, basēnā un kardiotrenažieru zālē, nojošana. Izmantojiet iespēju uzlabot veselību. Jau 20 gadu garumā turisma firma Lonrī organizē lidojumus uz Angliju. Vai jums neliekas, ka šī valsts ir viena no skaistākajām? Pāris stundu lidojuma, un jūs jau varat sākt iejusties vienas no Eiropas vecākajām pilsētām Londonas gaisotnē. Nevelti saka, Londona tā ir katram sava. Viens tajā meklē mākslu, otrs vēsturi, trešais modi. Un tiešām, tas viss tur ir un ļoti koncentrētā daudzumā. Turisma firma Lonrī piedāvā 4 dienu ceļojumu programmu, kurā ietilps nakšņošana 3 zvaigžņu viesnīcā, 2-vietīgos komfortablos numuriņos ar brokastīm, blakus Haidparkam. Vaska muzeja apmeklējums jau pirmajā ierašanās vakarā, bet jau nākamajā dienā varēsiet vērot Karalisko godasardzi, Nacionālo galeriju, Britu muzeju, akvāriju, kā arī vērot pilsētu no putna lidojuma, paceļoties panorāmas ritenī Londonas acs. Bet atpūtai varēsiet izbaudīt Lloyda Webera unikālo operas spoku izrādi. Vēl būs iespēja savām acīm aplūkot arī pārējās ievērojamās vietas Londonā, par kurām iepriekš lasīts daudzos daļliteratūras darbos. Turisma firma Lonrī piedāvā arī 4 dienu ceļojumu pa daudzajām Anglijas pilīm. Vienas no skaistākajām ir Vorvīkas un Vindzoras pilis. Anglijā ir arī ļoti daudz mazu baznīciņu un katedrāļu, ko ir vērts aplūkot. Šo ekskursiju programma tiek veidota sekojot turistu vēlmēm. Iespējams arī pieteikties ceļojumam uz Londonu nedēļas nogalēs, lai vienkārši izdevīgi iepirktos. Izlidošana piekdienās, bet jau pirmdienas rītā jūs būsiet atpakaļ Rīgā. Ja ceļojumiem pieteiksieties saulaicīgi, iespējamas atlaides.